Labdien, Ventspils! Labdien, Ventspils! Šodien ir tā diena, kad sākā mūsu pašvaldība februārī skatīt šī gada budžetu. Jā, sākumā es gribēju tikai pateikt to, ka mēs atkal esam pārcietuši kārtējo bandītu uzbrukumu. Mums bija kādu laiciņu atpakaļ YouTube kanāls bloķēts, piederīgs Ventspilī, bet šī problēma ir atrisināta. Mēs veicām sarakstu ar YouTube un viņi saprata, ka mēs darām labu lietu. Tā kā visi skatāties piederīgs Ventspilī, YouTube tie, kas neskatās mūsu Facebookā. Jā, šodien Ventspils domas sēde sākās jau 10:00, un tad bija pārtraukums un 5:00 bija jābeidz. Un kopumā es tā īsti nesapratu, kāpēc mēs nevarējām turpināt un kāpēc šis pusdienu laiks bija vajadzīgs pēc 2 stundām. Tur viņiem tā ir, ka tur tā pastrādā mazlietiņu un atkal vajag pārtraukumu. Tas ir tāds kopumā, viss ir tādā zeķē. Leiputrijā. Jā, Leiputrijā veci zeķi tādā šķībās tu iekāp un tad tev tur savs grafiks un no tā grafika tu nedrīkst iziet, jo redz, tas kaut kāds esot pārkāpums. Jā, bet bija arī pirms budžeta daudz jautājumu. Protams, sēde tika šodien nopauzēta, rītdien 10:00 turpinās. Pirmais jautājums bija par pirmskolas izglītības zvaigznīšu nolikumu, tur mēs visu atbalstījām. Tad otrais jautājums bija par Ventspils valstspilsētas interešu un neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas izveidi. Tur ir tāda lieta, kad bija komisija no 5 cilvēkiem, pārsvarā viņi visi ir saistīti ar izglītību, bet viens bija uzrakstījis, ka viņš vairs negrib tajā komisijā, un tad bija paredzēts, ka tajā komisijā liksim iekšā deputāti Andra Grigala. Ar Andru Grigalu viss ir kārtībā, viņš tik tiešām atbilst, jo viņš ir pedagogs un viss ir kārtībā, viņš arī domas deputāts, bet ir viena problēma. Jā, nebija tas konkurss, arī pats Andris Grigals saka, ka viņam principā nebūtu bijis nekāda pretenzija, ja šis konkurss būtu rīkots, jo, kā mēs zinām, uz Aivi, kad budžeta komisijā un tālāk mēs skatīsimies cits jautājums, šādi konkursi ir. Nav konsekvences. Vai mēs tad pieņemam, kad ir proporcionalitāte un tad katrs politiskais spēks atbildes un pats rīkotos konkursus vai kaut kā atlases profesionāļus, vai atkal tad bez konkursu visur vai visur konkurss. Šeit nav. Ir komisijas, kur ir konkurss, un te Grigaļa kungs tika iecelts. Man tiešām nav saprotams, kāpēc no mums baidās. Nesaprotu, kāpēc šā viss tiek darīts, bet tas, protams, ir tāda darba laika tērēšana. Tā kā šo varēja visu padarīt daudz ātrāk un būtu lielāks risinājums. Tad, protams, bija Kuldīgas ielas detālu plānojums. Tas ir 193, tas pie vecā mājas kombināta. Tur uzņēmēji taisās taisīt mājas, bet šitas ir pirmais projekts, kur uzņēmējiem jāieguldās un jāizveido iela. Jā, mēs atgādinājām to, ka pretīm Opel centram tur tās ielas, kā zināms, tur ir viena bijušā mēra, iespējams kaut kā tur bija saistīta kompānija, un tur pašvaldība taisīja tās ielas, kas automātiski ļāva mēram nopelnēt. Tas pats bija attiecās ar dažādām komunikācijām tirdzniecības centrā Tobago, kur vienkārši uz to dubultu morāli. Un mēs aicinājām, lai tad vienreiz izstrādā visiem vienādas noteikumus. Vienāds noteikums, kā tiek izbūvēts, kāda izstrādājā detālu plānu, kurš to dara, lai nebūtu šādi nevis tā, ka domas darbiniekiem kaut kas ir, kaut kāds atlaids, it sevišķi veciem mēriem un citiem uzņēmējiem, tad atkal ir jāveido pašam. 4. jautājums bija par vēlēšanas iecirkņiem. Gribu teikt, ka visi iecirkņi paliek tādi, kādi bija. Tas ir ļoti labi, tas labs darbs, viss ir sagatavots kārtībā. Paldies gatavotājiem. Jā, mainās mazliet tur kaut kāda adrese, bet tā vieta nemainās, tā kā viss ir kārtībā. Tad 5. jautājumu pēkšņi izslēdz no dienas kārtību. Tur mums arī bija jau par komandējumiem. Bet to tad, kad viņš būs. Jā. Tad, kad vēl būs, jā. Un tad bija pastāvīga komisija, to mēs jau tikko... Mēs neizstāstījām. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju personāla sastāvu apstiprināšanu. Vienkārši paradoks. Ir tā, ka ekonomikas un budžeta komisijā bija deputāts Jurševits. Un deputāts Jurševits tomēr gribēja nodeleģēt tā funkcijas viņu partijas biedram, Sandim Valdemāram. Un viņš bija arī uzrakstījis, un partija bija uzrakstījusi tādu iesniegumu, ka viņš it kā atsakās par labu Sandim Valdemāram.
Mūsu doma izdomāja, ka labi, atteikšanos mēs pieņemam, bet uz to vietu mēs rīkosim konkursu. Nu, jā, mēs te tāda diskusija mums ar Vitoļņu kungu, un kāpēc atkal no mums baidās, un kāpēc pēc tam visiem jāstrādā divreiz ilgāk, jo mēs daudzās komisijās neesam pārstāvēti, un tad viņš teica, ka ievēroja proporcionalitāti, kā no ievēlētāja skaita, un tad mēs likām budžeta komisija 13 vietas, un mums ir tikai viens cilvēks, un attīstības komisijā arī ir 13 vietas. Bet mums pienākās pēc proporcionalitātes 2. Un tā es piedāvāju Vitoļņu kungs, varbūt matemātiku pamācīsimies mazliet. Bet Vitoļņu kungam ar matemātika arī neiet, jo mēs norādījām, ka šī birokrātija viss maksā naudu. Mēs nevajadzīgi nodarbinām administratīvo aparātu, jo tā konkursa vērtētājs ir viens Vitoļņš. Tas nozīmē, tiek konkurss rīkot, lai Vitoļņš varētu izvēlēties. Ja? Tur ir tas absurds. Un otrs absurds ir, kad tām leģitīmi ievēlētiem deputātiem pārstāvniecību nosaka kāds cits Vitoļņš. Cik būs vai kurš būs. Un tā ir tā nelaime. Jo, redziet, iepriekš mēs stāstījām par Grigaļa kungu. Tur bija ok, tur konkursu nevajadzēja. Tagad mēs atgriežamies pie Jurševica kunga. Tur ir nepieciešams konkurss. Ir mums tādi kaimiņi, kur uzskata, kas apkārt mums Latvijai, kas arī uzskata, ka viņu valstī valda demokrātija. Un mūsu pilsētā, man tā liekas, ir tās ņem to kaimiņu valsts piemēru un tāda Eiropas demokrātija. Šeit viņi tā kā īsti negrib darīt neko un saprast. Bet tad bija jautājums tāds baigi interesantais par valsts pašvaldības sniedz atbalstu telpu nomas maksai. Maksas sekšanai. Mēs visi zinām, visi uzņēmēji, kas strādā vecpilsētā vai kādās īpašajās vietās, var pieprasīt nekustamo īpašumu nelielu atvieglojumu. Tā kā, piemēram, es arī, kad strādāju vecpilsētā, es saņemu varbūt gadā zem 300 eiro, aizpildot dažādas dokumentācijas. Un šeit pavisam interesanti, ka tās telpas, ko iznomā pašvaldība, un šis komersants var prasīt atlaidi katru mēnesi līdz 3,5 eiro. Un tad mēs uzdevām loģiski jautājumu, kā tad ir tā īres maksa vidējā no šīs telpās. Un tad iznāk tā, ka principā neviens to nevarēja pateikt. Iznāk tā, ka viņi var prasīt katru mēnesi 100% atlaidi. Ja jums, piemēram, ir 100 kvadrātmetru telpa, tad, principā, jūs jau vairākus 7,200 jūs varat prasīt atlaidi, principā nemaksāt neko. Un runājot vēl to, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmumiem, ka ar tiem ir tā nauda grozās un tur viss ir kārtībā, kāpēc šī atlaide būtu jādod nesaprotam, bet ļoti atbalstām bija, ka izklaides un māksliniecisko pasākumu rīkošanas telpām šī atlaidīta ir. Jāienāk pretīm ir uzņēmējiem, bet tā problēma te bija tā, ka it kā tie nomātāji, kuri ir kuri ir privātie, viņi tiek nostādīti pilnīgi savādākā situācijā pret pašvaldības nomātājiem. Līdz ar to mēs beidzam nost tieši māju renovācijas, atjaunošanas šīs lietas, to privāto iniciatīvu. Un mēs tā kā piedāvājam, varbūt balsojam tikai tagad un attiecinām tos uz privātiem uzņēmējiem un pie pašvaldības jau piestrādājam, bet, protams, tas aizgāja tā, kā tas aizgāja, un tagad tik tiešām ir tā, ka pašvaldība kā nekustamā īpašuma turētājs ir privileģēta attiecībā pret privātu īpašumu turētāju. Tad viens no deputātiem teica, ka, redziet, pašvaldība privātie neveic šo vecpilsētas attīstību, neveic to. Tad viņi neveiks, jo ieguldot vairāk 100,000 attīstībā, viņi gribēs tomēr nopelnīt, jo principā biznesa tā ir tāda ekonomikas pamatprincips, ka tā gūst jebkurš uzņēmējs peļņu un strādāt tā, ieguldīt, piemēram, pašvaldības mājā vairāk 100,000 un pēc tam atdot par atlaidi, tas principā ekonomika praktiski iznāk tā, ka mēs kā Ventspils attīstība neveicina Ventspilsētā. Jā, mēs kā Ventspils slīkstam ar vien vairāk sociālismā, tieši to, ko darīja Padomju Savienība. Un tā nākamais bija par Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības saglabāšanu Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā. Te mēs arī tā īsti nesapratām, mums tā īsti nevar pamatot, kāpēc mums jāsaglabā kaut kāda dalība ir, jo viss finansējums nāk tieši no valsts.
Un, principā, mums ir tikai tās kapitāla daļas, kas pieder mums, un varbūt iespējams ir vajadzīgs, lai valsts atpērk un tad šī struktūra sakārtot, jo mēs arī nesapratām, kāpēc ir noslēgts līgums par 149,000 Ventspilsī, kāpēc ir basketbola klubi sponsorēti, un šī naudiņa, ja tā būtu valsts, viņi viennozīmīgi nenovirzītu šādām darbībām, un šī naudiņa aiziet tieši galvenai veselības aprūpei. Jā, tā bija tā galvenā problēma, ja, kad tas, kas ir izdarīts līdz šim ir labi, ir slimnīca ir uzcelta, viss ir kārtībā, Protams, labi, jā. Bet katram laikam ir savs sākums un savs beigas, un tagad pienācis tā lieta sakārtot tā, lai ar to nodarbojas valsts pārsvarā, un pašvaldībai būtu jānostājās pacientu pusē un jāskatās, lai tie pakalpojumi tiek sniegti adekvāti. Bet to mēs nedaram. Mēs šķirojam, piemēram, pacients Ventspilniekos, tad tur Ventspils novadā, Tallas novadā. Katram ir savādāka pieeja, kas nav pareizi. Runājot par to pašu Ventspils, tas ir pilnīgi, tā praktiski ir kukuļošana, ja? Jo mēs saprotam ar Lāčkungu, ja viņš tādas lietas neiestrādās savās budžetā un neīstenos, ja, tad jau viņš tur nestrādās. Tas pats attiecās gan par Kristīnas Lembergas pieņemšanu, gan par basketbolu, gan par tiem. Tad, kad uzdod jautājumu, bet kā te jūs informējat, piemēram, Tallas novada iedzīvotājs, tur viņi neinformē tā, ja? Nu jā, un tad, protams, izcēlās atkal vecais mērs, kurš saka, visur, kur ir valsts, tur visur ir bardaks, un tur Stradiņas pieminē, bet... Nu, bet pēc tam lielī, Lubers lielī. Jā, pēc tam lielī, un te, protams, ka valsts, kur ir daļas, tur tas ir tāds pārējais periods, bet ja 100% finansējums nāk no valsts, un, nu, protams, ir kaut kāda maksa ieņēmuma, bet tomēr tas pamats ir valsts. Nu, un arī tas, ka no mūsu puses Ventspils domē ir tas, kas atbild par slimnīcu un kapitāla daļu. Nu, mēs varētu samazināt... Mums ir lieka birokrātija. Lieka birokrātija, vēl darbinieks samazināt, un tā naudiņa vairāk palikt tieši un tas jau nenozīmē, ka mums mums vajadzētu pilnībā atteikties, bet mums būs svarīgi, ka mūsu slimnīcā ienāk iekšā kā lielākais spēlētājs valsts, jo viņi ir arī lielākā naudadevēja. Un mēs uzskatām, ka tā arī vairāk mēs varētu panākt, kad mums valsts arī vairāk iedot to finansējumu šiem pakalpojumiem. Un tas ir interesanti, ka ir esot tāds pārunas tiek veiktas, bet ir piedāvājums no mūsu puses, ka mēs paturam kontrolu paketu un viņi nopērk kaut kādu daļu. Un, nu, tas, protams, ka valsts tā neies. Ja tur, nu, tad, ja ir kāda daļās, tad, protams, tā proporcionāli vajadzētu arī pašvaldībai ieguldīt. Bet, principā, tā funkcija varētu būt pašvaldībai kā uzraudzības funkcija, bet iesaistīties, kā mēs te valdes locekļus un ņemamies un prasam un kaut kāds iepirkums taisam un vispārējo, tā principā nav pašvaldības funkcija un to vajadzētu izbeigt. Jā, un pats trakākais, mēs jau arī runājam, kad ir šī kukļošana, ja, un tas nav pieņemami. No, jā. Un tad bija par nešķiroto atkritumu šķirošanas līnijas modernizāciju un sabiedriskā izglītošanas centra izveidi Ventspilī. Nu, te mēs arī ar Aivu tā daļēji atbalstījām šo šķirošanas iekārtas iegādi, bet šo izglītības centru, nu, tā ir... Nē, nu, tur par to šķirošanu tur viss ir loģiski, ja, tur ir atkritumi ir jāšķiro, mums viņi ir jādedzina, tur vajag laukums, tur vajag tehnika, tur arī lielākā summa, bet... Un tad aiziet gandrīz 500 miljoni par kaut kādu izglītības centru, no kuriem tikai 80,000 ir tā izglītībai, pārējais ir kāda telpa taisīšana un tā. Un tad ir jautājums, cik tas ir racionāli, un vai, piemēram, ja nebūtu tie Eiropas fondi vai uzņēmums tāpat rīkoties, vai varbūt viņš to izglītošanu veikt savādāk. Mēs noskaidrojam, ka uzņēmums jau veids to izglītošanu, un ka pareizāk tomēr ir vest izglītojamos uz tiem poligoniem, uz to dedzinātāju, parādīt, ka tam nav vajadzīgs. Un ja kaut kas arī nepieciešams, tāpēc ir vīzijums. Nu jā, un arī principā jau tagad pilsētā un skolās šī izglītošana notiek šī jomā, un tagad veidot 3 tādas atsevišķas klases, pirkt vairākas 10 kompjuterus katru par 2,000, tur galdus, un galvenais, kad vienā no dokumentiem mēs atradām, ka iespējams uz šī, lai uzturētu šo izglītošo centru, pacelsies tarifs vēl par 1%, nākotnē šis būs jāuztur, un Eiropas Savienība prasīs to finansējumu. Bet viņi jau arī prasīs, kā ir ieguldīts, vai tik tiešām mēs apmācam, jo tur tāda
Tur liekas arī tāda atkal kaut kāda manipulēšana. Tā jau kā mums ir, kad mums valstī Eiropas prokuratūra jau skatās vairākas tādas lietas, ja, kur pašvaldības ir tā jocīgi interpretējuši tos fondus. Un šit tāda pat ir sajūta. Nu, jā, mums ir Vizuma centrs, tur šo izglītošanu var veikt. Un es nedomāju, ka bērni tur ies aumaļām un sāks tur izglītoties par atkritumiem. Tagad tas Viņus ir jāved tieši un jārāda, kur process notiek. Nevis jāsēž Ventspilī kaut kādā kabinetā. Vienīgais pozitīvais, kas man liekas, un es nesaprotu, kāpēc šos 10-15 gadu tas nav izdarīts, ka cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām iekļuv šajā telpā, kur notiek šī labiekārtošanas kombināta darbība. Nu, tas jau sen bija jāizdara. Tas ir viņa oficiāla darbība jau noteikti. Tā kā tāda īsta arī šīs pedagoģiskās programmas, ja mēs saucam, ka tā ir pedagoģiskā izglītība, tad pedagoģiskās programmas būtu jāizstrādā, viņas būtu jākreditē. Nu, tas ir viss tādā ķeksīša pēc izskatās. Jā, un arī tie cilvēki, kas pašreiz tagad šo izglīto, ja tā ir pedagoģiskā programma skolniekiem, tad tur jābūt pedagoģiskā izglītība. Tas katrā ziņā tas tāda ritīgi tāda Eiropas Savienības naudas slaukšanas projekts, kas principā nākotnē var nest ļoti minimālu atdevi. Jā, mēs atbalstījām ar piezīmi, ka mēs neatbalstam tieši šito sadaļu, to izglītošanu, jo mēs redzam, ka to izglītošanu var veikt daudz efektīvāk un nav jātērē tam turpat 500 000, bet var veikt ar to, ko viņi bija paredzējuši tiem 80-100 tūkstošiem. Pa budžetu, es nezinu, varbūt mēs paši sākam, bet būs turpinājums. Mēs jūs nemocīsim ilgāk, vēl pa 4 minūtēm, un tad turpināsim. 4-5. Principā tad sākās budžets, un tad jau Vitoļņa kungs palika tāds ļoti stipri nervozs un mēģināja te mums visādi ietekmēt un neļaut. Un mums tā valoda tiešām arī raustījās sākumā, jo man ir un Aivim mums ir 60 lapām jautājumi, bet tad mēs mēģinājām to apkopot un tad mēs gājām. Bet ko mēs gribam pateikt? Ventspilnieka karte būs. Budžetā ir naudiņa. Jā, bet kāda būs, to mēs nezinām. To mēs vēl nezinām, bet tomēr tā naudiņa ir 100 000 paredzēta. Municipāla policija, jums atalgojuma pieaugums būs. 10%? Jā, tā kā labi no sākuma tur bija mazāk, bet viss kārtībā. Tā kā šie jautājumi ir tāda neliela uzvara. Un, protams, par demogrāfiju sākumā runāja, ka būs 200 000, tagad nezinu, kāpēc ir 100 000, bet labi, par to mēs vēlāk. Tagad par struktūru. Pirmais jautājums bija, kā šis budžets vispār tiks skatīts, kur tas tiks skatīts. Un mēs arī uzdevām jautājumu, kāpēc no pašvaldības datu bāzēm ir pazudušas ekonomikas un budžeta komisijas par iepriekšējo gadu, tad, kad tiks skatīts 2025. gads. Neviens neko nevarēja atbildēt, bet ir mums aizdomas, ka tas materiāls ir pazudis tāpēc, ka kādreiz ekonomikas un budžeta komisija skatīja to skrupulozi pa daļām, bet šoreiz tas budžets tiek dzīts cauri. Nu tā, lai mēs kā deputāti to pieņemtu ar aizsietām acīm. Jā, es varu ātri izstāstīt, tad, kad es biju muzeja direktors, tad man bija tur jautājumi pat arī Brīvdabas muzejā par šito te, kāpēc sanācijas pakalpojumi pieauguši pa 50 eiro. Tādā līmenī to Blumberg kungs vēl uzdeva. Es tā smējos tajā laikā, bet tas bija ļoti skurpulos. Tagad tas ir viss tādā kaut kādā prezentācijā, un es principā nevienā no šīm prezentācijām komisijās neesmu, arī komitejās neesmu. Tur ir tā, ka katram, kam diploms iedot, vadības ziļojums uz kaut kādu vienu lapu, tad man viena vakarā atnāca paziņojums, ka rīt skatīsies ekonomikas budžeta komisijā, un tur vesela čūpa. No rīta jau jābūt. No rīta, un pirms tam vēl viena komisija, un, protams, es neaizgāju, lūdzu, lai pārceļ. Man bija jāiepazīstās. Es nedomāju, ka mans vēlētājs ir tas, ka es automātiski pacelšu roku. Es gribēju iepazīties. Bet tas, protams, un tas viss tād ķep ar rozīnēm. Tādu īstu vecu vīru budžets. Ja jau cilvēki būtu godīgi, ja, tad nav nekāda problēma. Bez tam, ka to, ko Dzintars jau arī teica, materiāls jau ir. Katra iestāde, katrs uzņēmums sagatavo skrupulozu budžetu. Kāpēc to nerāda deputātiem? Tas ir jautājums Vitoļņa kungam, ja, kas tā ir pa tādu vadīšanu. Vēl kas man, tas ir pa to kārtību, ja, jo budžets vienkārši tiek griezts cauri tā, ka maz neliekas ar kaut kādām tādām reklāmas lapiņām, reklāmas lozungiem. Viņam nav nekāda saistība ar tiem izaicinājumiem, ar kuru pašvaldība kur mēs atrodamies. Tad, kad viņiem uzdeva jautājumu, kādas ir budžeta prioritātes, kādas ir problēmas,
Nekādas nav problēmas. Demogrāfija, emigrācija mums nav jārisina, drošība mums nav, uzņēmējdarbības vide acīm redzot nav problēma, ja? Sabiedrisko līdzekļu izmantošanas liederība mums nav problēma, ja? Birokrātijas mazināšana mums nevajag, pilsētas reputāciju atjaunot mums nevajag, un tā varētu saukt un saukt. Nekas nav ierakstīts, ja? Kas būtu tas konkrēti risināmais šajā laikā? Nu jā, mēs sākām ar to, ka visi zina, ka te ir mēģinājums slēgt skolas, arī otro pamatskolu. Paldies Dievam, pirmo pamatskolu, Pļavas skolu, tautā saukt, mēs esam nosargājuši. Cīņa vēl par otro pamatskolu izskatās, ka viss jau te ir izlēmts. Un tāpēc mēs prasījām, varbūt kā mazliet samazinām domas priekšsēdētājiem, vietniekiem, izpildu direktoriem vai samazinājām štatu skaitu un samazinot tikai viņa atalgojumu par 20%, mēs varētu šo skolu atļauties. Bet ja jau mums nav nekādas problēmas, ja budžetā, ja pilsētā nav problēmas un viss mēs slīstam, tad tā arī ir. Dzintar, man liekas, ka šoreiz pietiks, ja? Kad mēs pieķersimies... Varbūt vēl paminam, varbūt man gribās mazliet vēl pāris jautājums paminēt arī pa Selgu, lai nav nākošajā jāizsaka, varbūt pasakam, kas būs, kas nebūs. Jo, tas Labi, mēs īsumā, un pēc tam mēs varbūt atkārtošamies. Runājot pa Selgu, skaidrs ir viens, ka tā kārtīgi atbrīvošana no tarakāniem nebūs. Nav paredzēta. Muļāsies tā, kā ir paredzēts tagad. Mēs arī lūdzam, varbūt vai jūs esat budžetā piedāvājuši to pilno evakuāciju. Tiesi skaidrs, lai tiktu no šitā viss vaļā. Ko jūs iedomājaties, mēs tādu evakāciju neveiksim. Šeit varētu mēs iesaistīt arī sabiedrību un palīdzēt šiem veciem cilvēkiem pārvākties, bet tad šī telpa būtu pilnībā atbrīvota. Tas jau uz kādām 2 dienām. Jā, bet viss turpināsies tāpat un arī budžetā, diemžēl, nav iestrādāts. Tā ir tāda sliktā ziņa. Jā, un tad, kad uzdevu jautājumu, bet kas tad notikt, ja būtu tā slimnīcā, kāpēc, piemēram, viesnīcnieki taču nedzīvo tarakāniem, viņi veic to pasākumu, tad īsti atbildes nav. Un tas ir ļoti žēl, ka mēs attiecamies pret veciem cilvēkiem šādi. Un esot prusaki visur, un galvenais viņus visi ievazā tie, kas atnāk ciemos, tie visi ir prusakaini. Bet, tā, protams, tā attieksme tāda, kā nebija tā vēlma to visu rīkot. Labi, šodien varbūt mēs beigsim, lai mēs nedodam priekšrocību rītdienas mūsu... Un pa budžetu sīkāk tā nākamnedēļ. Mūsu kolēģiem, un tad mēs pastāstīsim kārtīgi gan par šo budžetu, gan arī par līdzdalības budžetu. Tur būs interesanti gan par municipālo policiju, gan par Ventas balss, gan par klubu attīstību, basketboliem, par prioritātēm, par to, kur mēs atrodamies. Skatieties, būs interesanti. Paldies jums liels. Paldies jums. Paldies. Uz redzēšanu.